princesi. Viņa tāda pavisam nesasmīdināma. Un tad ķēniņš izdeva pavēli. Kurš viņa meitu sasmīdinās, tas viņu dabūs par sievu. Nu, ko nāk šādi, nāk tādi un tā. Un arī puisis, trešais tēva dēls. Tas ies laimi meklēt, uzmet savu tarbiņu plecos un soļo, kamēr nonāk ķēniņa pilī. Bet pa ceļam viņam jau laba sirds, tā viņš tur savā tarbiņā salasa vēzi, vāboli, pat žurka uzprasījās. Nu, viņš nonāk tai pilī. Ķēniņš saka, laipni aicināts, nāc, noliec to savu tarbiņu un nāc paēst. Ķēniņdēls, puisis saka tā ķēniņam. Tarbiņu nost nelikšu, bet paēst var. Sēžās pie galda. Mīļie, un ko tur dod? Dod zērņus. Un tie tā smaržo, tā smaržo, ka tā žurka tai tarbā sajūt to smaržu. Un šitos sāk. Un vēzis to jūt un ar to lipu tā plekš, plekš, plekš. Un vabole, bam, 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 tad iedomājieties, kāds tad koris sanāca. Šito visu dzirdot, ķēniņa meita prasa, kas tad tur zem galda tā ērmojās? Puiši saka, ko nieku, kas tad tur var ērmoties? Man zirņi vēderā kaujās, nevar satikt. No, mīļie, princese kā lika vaļā to savu svejamo un smēja. Nu, ko ķēniņam, kas tad cits atlika? Viņš saka, puisi, ņemtu princesi par sievu. Tā tas bija un tad dzīvoja laimīgi.